Labības lauki Zemgalē ieguvuši zeltainu nokrāsu un zemnieki izmanto katru mirkli, lai ražu novāktu. Zemnieku saimniecībā Straumēni un Jaunzemgaļu Penkulas pusē ziemas kviešus vēl nevācot, bet par ziemas rapsi sūdzēties nevarot. Ir eļļa, ir. Un raža, teiksim, ir laba. Un ir tā, ticējums, kamēr nenokul, tikmēr neko nesaka nevienam. Ka nenoskauž. Pirmās krāves šundaļa ievests arī jaunajā graudu pieņemšanas kompleksā Benē. Laboranti teica, ka eļļas daudzums ziemas rapsim atbilst normai, bet mitrums tikai šodien daudz maz nostabilizējies. Mitrums ir ļoti mainīgs. Ja lietus ir nolījis un nav mazliet nogaidīts, tad mitrums pārsniedz to bāzes cipariņu, kas ir rapsim 8%. 3,2 miljonus eiro vērto graudu apstrādes un glabāšanas kompleksu Benē uzņēmums Baltikova uzbūvēja, lai zemniekiem nevajadzētu mērot tālu ceļu, bet pašam uzņēmumam būtu nepieciešamais apjoms, no kā sagatavot lopbarību. Pašreiz gan līgumi netiekot slēgti, bet raža tiekot pieņemta pēc fiksētās dienas maksas. Mums ir 20,5 tūkstoši tonnas kompleksā, kur glabāt graudus, līdz ar ko vēl ļoti ilgu laiku mēs nebūsim pilni. Mēs ņemsim tātad rapsi, ņemsim miežus, tos nekā nedalīsim ne pa kādām grupām, bet kvieši mēs dalīsim 3 grupās. Mums būs lopbarības kvieši un būs 1. un 2. pārtikas kvalitātes grupa. Būvniecības laikā esot izdevies panākt arī tādu kā mierizlīgumu ar vietējiem iedzīvotājiem, kur jauno kompleksu nevēlējās redzēt iespējamā trokšņa dēļ, to mazināšot torņos uzstādītie klusinātāji. Ražas novākšana Zemgalē sākusies apmēram 2 nedēļas vēlāk nekā citus gadus, un tagad svarīgi ir nevien novākt izaudzēto, bet arī vismaz līdz 25. augustam iesēt jauno ziemas rapsi.